Lielākā autoindustrijas izstāde Baltijā notiks no 7. līdz 9. aprīlim, un jau tagad dalību tajā apstiprinājuši vairāki pazīstami vieglo un kravas auto tirgotāji. Daži no tiem izstādi Ķīpselā tradicionāli izmanto tikko saņemtu vai pat tirdzniecībā vēl nepieejamu modeļu pirmizrādēm. Viens no šādiem autodīleriem ir Inchcape Motors Latvija, kurš šī gada auto izstādē Auto 2016 pirmo reizi izrādīja vidējās klases crossoveru Ford Edge, kulta automašīnu Ford Mustang un lielijaudas karsto hatchbacku Ford Focus RS. Paredzams, ka arī izstādē Auto 2017 Ford un Mazda dīlers neatdos veiksmīgi iekaroto centrālo vietu zālē. Tā kā Auto 2017 ir 4 izstādes vienā, tajā allaž atrodas vieta arī kravas automobīļiem un autobusiem. Aprīlī komerctehnikas interesentus uzrunās zviedru ražotājs Scania, kurš šogad izlaida absolūti jaunu kravas vilcēju sēriju. Lai gan pirmais jaunā modeļa automobīls tikko nodots pirmajam klientam, Scania S joprojām ir un būs jaunums. Galu galā zviedri tā izstrādē ieguldījuši 2 miljardus eiro. S-sērijas kabīnē pilnā augumā var izslieties 1,90 m gari tēvaiņi. Testa braucienos Sederteljē, Zviedrijā pārliecinājāmies, ka topa izpildījumā ar 730 zirgspēkiem augsto S-sērijas kabīni tu esi lielceļa pavēlnieks, 60-tonnīga asfalta kuģa priekšnieks, kura priekšā pašķir satiksme un kam sajūsmināti pamāja skolas bērni. Pēdējos gados Rīgas auto izstāde nav iedomājama bez multibrandu dīlera Auto Brava piedalīšanās. Auto 2016 itāliešu mašīnu Tifosi kāri ķēra Roadstera Alfa Romeo 4C iedarbināšanas mirkļus. Ļoti iespējams, ka Auto 2017 Auto Brava stendā paies Seat zīmē, jo jaunais crossovers Ateca ir pirmais spāņu Volkswagen produkts, kam izdevies pievērst plašāku uzmanību. Taču līdz aprīlim vēl ir laiks, tāpēc varam pieļaut, ka Auto Brava vēl paspēs sagatavot kādu efektīgāku auto pārsteigumu.